Sveiki, kaimiņi! Mēs atrodamies uz lielās ielas, kas būtībā nemaz nav tik liela. Lielai ielai būtu jābūt skaistai sakārtotai. Taču šeit nav ne apgaismojuma, ne vietas gājējiem. Tas rada nedrošības sajūtu gan gājējiem, gan autovadītājiem. Bērni šeit nevar droši pārvietoties, kā viņi ies uz skolu. Tam, protams, ir iespējams vairākas problēmas. Viena ir pašvaldības neizdarība, otra ir iespējams īpašuma tiesību problēmas, kad, pieņemsim, daļa iela pieder privāti īpašniekam un tā tālāk, līdz ar to pašvaldība nevar rīkoties. Un tā problēma nav tikai šeit, tas ir būtībā jebkurā ciematā Ropažu novadā. Kādi ir iespējamie risinājumi? Ja? Pat labam ir tā, ka iedzīvotājiem ir jāvāc pāraksti, jātaisa projekti un jānodod zeme lietošanā pašvaldībai. Bet tas rada tādu ļoti lielu birokrātisko slogu. Un birokrātisko slogu mums vajag mazināt. Līdz ar to mans piedāvājums, kā viens no variantiem, būtu, ka pašvaldība sagatavo šos dokumentus un iesniedz iedzīvotājiem uz balsošanu. Tādā veidā iedzīvotāji ar vienu klikšķi ar elektronisko parakstu var nobalsot un būtībā lieta ir izdarīta. Līdz ar to pašvaldība var rūpēties par ceļu stāvokli. Tāpēc ir svarīgi piedalīties vēlēšanās, lai veiktu izmaiņas. Balso par mums, apvienotais saraksts. Ropažu novadam ir izvēle.